ASV militāriem spēkiem ir bāzes visā pasaulē, taču ir neliels zemes gabals, kuru lielākā daļa amerikāņu ignorē. Bet, ja tas pazustu rīt, ASV uzreiz zaudētu savu priekšējo pozīciju Klusajā okeānā. Tā nav arī Havajas, tas nav kāds slepens objekts. Bet tas nosaka, cik ātri Amerika var reaģēt uz karu. Tas atrodas viens pats, tūkstošiem jūdžu okeāna ieskauts. Pārāk tālu, lai to viegli aizsargātu, pārāk svarīgs, lai to pamestu. Raķetes to var sasniegt, bumbvedēji var pacelties no tā. Viss tajā liecina gan par ievainojamību, gan nepieciešamību. Ja Āzijā sākas krīze, pirmais īstais solis nenāk no Vašingtonas. Tas nāk no šejienes. Un gandrīz neviens par to nedomā, līdz tas kļūst nepieciešams. Lielākā daļa cilvēku dzird vārdu Guama un domā par tropu salu. Varbūt kādu vecu kara vēsturi. Tas pilnībā palaiž garām būtību. Paskatieties, kur tā patiesībā atrodas, un viss mainās. Tā ir pēdējā ASV teritorija pirms Āzijas. Tas ir tieši tas punkts, kur ASV vara pārstāja būt teorētiska un kļūst reāla un tieša. Un pēkšņi jautājums vairs nav par to, kur atrodas Guama, bet gan kāpēc tā vispār ir tik svarīga. Lielākā problēma Klusajā okeānā ir attālums. Lidmašīnu bāzes kuģu grupas pārvietošana no rietumkrasta aizņem nedēļas. Pat no Havajas salām tas joprojām ir vairāku dienu jautājums, pat braucot ar pionu ātrumu. Tas patērē degvielu, atklāj pārvietošanās virzienus un dod ienaidniekam laiku sagatavoties. Guama pilnībā novērš šo aizkavēšanos. Tas ir tas, kas pārvērš ģeogrāfiju par priekšrocību un šo priekšrocību par kaut ko tādu, no kā Vašingtona nevar atteikties. Sala darbojas kā pastāvīgs lidmašīnu bāzes kuģis, kas nekad nepārvietojas, nekad neprasa degvielu un to nevar nogremdēt. Un vēl svarīgāka priekšrocība par attālumu ir kontrole. ASV darbojas bāzes Japānā un uztur klātbūtni Filipīnās, taču šīs bāzes pakļaujas ārvalstu valdību noteikumiem. Šīs valdības var noteikt ierobežojumus, radīt kavēšanos vai pat liekt ASV uzsākt uzbrukumus. Guamai šādu problēmu nav. Tā ir pilnībā ASV teritorija, un šeit ģeogrāfija vairs nav tikai interesanta, bet kļūst bīstama. Šeit ir neapstrīdētas tiesības uzsākt uzbrukumu. Militārie plānotāji sadala Kluso okeānu savu ķēdēs. Pirmā, kas stiepjas cauri Japānai un Taivānai, atrodas ienaidnieka raķešu sasniedzamībā un jau ir pakļauta riskam. Guama ir otrās savu ķēdes bausts. Tā atrodas pietiekami tālu, lai sniegtu agrīnu brīdinājumu, bet pietiekami tuvu, lai nekavējoties dotu prettriecienu. Un šī līdzsvara dēļ tā ir neaizvietojama. Šī ģeogrāfija tagad veido pilnīgi jaunu kara stratēģiju. Tā vietā, lai koncentrētu spēkus vienā vietā, ASV tos izkliedē. Mazākas salas tiek būvētas vai atjaunotas kaimiņu Tinjanā un Saipanā. Guama kļūst par centru. Viss pārējais ir spieķi. Lidmašīnas tiek izkliedētas, ieroči pārvietoti, viens mērķis kļūst par vairākiem. Viena raķešu trieciena vairs nav pietiekama, lai paralizētu sistēmu. Taču šī vara, šī stratēģija prasa milzīgas investīcijas un rada nopietnas sekas. Valdība ir ieguldījusi miljardiem dolāru, lai pārvērstu Guamu par frontes līniju. Andersona gaisa spēku bāze tiek pārbūvēta, lai izturētu tiešu triecienu. Elektromagnētiskā aizsardzība, sprādzienizturīga infrastruktūra, sistēmas, kas paredzētas darbības turpināšanai pēc raķetes trieciena. Objekts ir pārklāts ar elektromagnētisko ekranējumu, lai tas varētu darboties pēc raķešu triecieniem vai IMP uzbrukumiem. Vienlaikus militāristi atver jūras kājnieku korpusa bāzi Camp Blast. Tā ir pirmā jaunā jūras kājnieku bāze vairāku desmitgažu laikā. Tūkstošiem jūras kājnieku tiek pārvietoti šeit kā priekšējā līnijas spēks. Tomēr būvniecība šeit ir sarežģīta un dārga. Zeme ir poraina, kaļķakmens. Skrejceļi, ostas un bunkuri šeit maksā daudz vairāk nekā kontinentālajā daļā, taču ASV uzskata, ka šī cena ir tā vērta. Šī atrašanās vieta ir tā vērta. Šajā brīdī tas vairs neizskatās pēc bāzu tīkla, bet sāk izskatīties pēc pastāvīgas priekšējās pavēlniecības Klusajā okeānā. Apras ostā jūras spēki uzlabo infrastruktūru, lai atbalstītu kodolzemūdenes un liela mēroga loģistiku. Apkalpes būvē pastiprinātus dzelzbetona piestātnes un specializētus apkopes dokus Virģīnijas klases kodolzemūdenēm. Tagad kuģus var salabot un atkārtot izvietot, neatgriežoties Havaju salās vai Kalifornijā. Tas ievērojami samazina reaģēšanas laiku. Zemūdenes var uzturēties strīdīgos ūdeņos ilgāk. Flote paliek aktīva ilgāk. Taču militārie iemesli nav vienīgie, kāpēc šī sala kļūsi neaizvietojama. Okeāna dibens ap šo salu satur kaut ko tikpat stratēģisku kā jebkura raķete.
Okeāna dibens ap Guamu varētu noteikt pasaules ekonomikas nākotni. Šī sala ir nozīmīgs digitālās satiksmes mēzgals pāri Klusajam okeānam, pa kuru dati ceļo caur īpašiem optiskās šķiedras kabeļiem, kas atrodas jūras dibenā. Tās savieno Ziemeļamerikas datu centrus ar finanšu centriem Singapūrā, Taivānā un Austrālijā. Izlaizot šo salu, tiktu pārāk stipri palēnināta ļoti ātra akciju tirdzniecība un militārā saziņa. Ja šie kabeļi tiek pārrauti, Dienvidaustrumāzijas digitālā ekonomika paliek bezsaistē. Triljoniem dolāru automatizētu akciju darījumu, kuģu izsekošanas un drošu ziņojumu pazustu acumirklī. Tāpēc ASV militārie spēki integrē šo sistēmu plašākos tīklos, apvienojot satelītu, dronu un zemūdens datus vienotā komandstruktūrā. Šie datu centri nav tikai ēkas. Tie ir mezgli aizsargātā tīklā ar militārā līmeņa drošību un rezerves elektroapgādes sistēmām, kas ir savienotas ar federālo infrastruktūru. Tagad tas nav tikai militārais izvietojums, tā ir ekonomiskā infrastruktūra, kas tieši saistīta ar to, kā faktiski darbojas Klusā okeāna reģions. Valdība tērē miljardus, un tas ir skaidrs vēstījums. ASV nekad neatteiksies no šīs vietas. Šie militārie izdevumi dara arī ko citu. Tas piesaista cita veida uzmanību, nevis no militāriem stratēģiem, bet gan no miljardieriem. Un, kad šāds aizsardzības līmenis nostiprinās, kapitāls sāk to uztvert kā infrastruktūru, nevis teritoriju. Guama piedāvā kaut ko tādu, ko nevar iegūt nekur citur. Drošība zem Amerikas karoga, stabils dolārs un nodokļu atlaides, kas pārspēj tradicionālās nodokļu paradīzes. Viss vienu vietu. Nauda tehniski nekad nepamet ASV teritoriju, taču praksē tā var pārvietoties caur struktūrām, kas apgrūtina IRS iespējas tai izsekot vai to aplikt ar nodokļiem reāla laikā. Tas bieži ir saistīts ar tā saukto spoguļkodu. Tas kopē ASV nodokļu sistēmu, bet nauda paliek vietējā līmenī. Guama var piedāvāt milzīgas nodokļu atlaides, dažkārt līdz pat 100% uz gadu, desmitiem. Tas ir tāds darījums, kādu jūs nekad nesaņemtu kontinentālajās ASV. Vietējai valdībai šis darījums ir diezgan vienkāršs. Atsakieties no nodokļu ieņēmumiem, lai piesaistītu miljardiem dolāru skaidras naudas noguldījumos un augstākās klases attīstības projektos, kurus federālie granti nefinansēs. Miljardieriem un uzņēmumiem tas ir ideāls caurums likumā. Nauda tehniski paliek ASV teritorijā. Tai ir pilnīga Amerikas tiesu aizsardzība, kas pasargā to no ārvalstu valdībām vai vietējās korupcijas. Un vienlaikus nauda atrodas nodokļu sistēmā, kas ir izveidota, lai aizsargātu bagātību. Un tas viss ir radījis īpašu finanšu stratēģijas veidu, tā saukto kaptīvo apdrošināšanu. Korporācijas šeit izveidos savas apdrošināšanas kompānijas, noraksta prēmijas kā uzņēmējdarbības izdevums kontinentālajā daļā un gandrīz nemaksā nodokļus. Tas ir likumīgi, un to izmanto lielas, labi izveidotas kompānijas, taču daži vidēji lieluma uzņēmumi un uzņēmēji sāk iesaistīties šajā procesā. Tomēr tas joprojām darbojas saskaņā ar stingriem noteikumiem un ciešu uzraudzību no regulātoru puses, nevis kā vienkārša nepilnība likumā. Tā kā tas tiek uzskatīts par vietēju ASV apdrošināšanas struktūru, tas var apiet stingros startautiskos noteikumus vai pārbaudes, kas saistītas ar tradicionālajām nodokļu oāzēm. Viņi iegūst tieši tās pašas priekšrocības bez negatīvas publicitātes. Investori iegulda savus akciju tirgus peļņu vietējos projektos, piemēram, luksusa dzīvokļos vai rūpnīcās, un atliek vai pilnībā dzēš savas federālās nodokļu saistības. Kad šo federālo priekšrocību apvieno ar vietējiem nodokļu atvieglojumiem, reālā nodokļu likme milzīgam būvniecības projektām samazinās gandrīz līdz nulei. Šie investori izvēlas tikai īpašumus, kurus aizsargā militārie spēki. Tādos rajonos kā Tamaninga vai Dodado cenas ir pilnībā atdalījušās no vietējiem ienākumiem. Lielākajai daļai iedzīvotāju algas nav augušas līdzi, bet nekustamā īpašuma tirgus turpina kāpt. Pie augstas inflācijas un vājām valūtām visā pasaulē fiziskas zemes īpašums, ko apsargā ASV militārie spēki, ir daudz drošāks nekā valdības obligāciju turēšana. SM grupa no Filipīnām ir agresīvi uzpirkusi zemi un komerctelpas, kas agrāk vietējiem tirgum bija pārāk dārgas. Viņi neplāno vadīt parastas viesnīcas. Viņi vienkārši izmanto šo zemi kā drošu vietu, kur novietot savu naudu. Patiesībā tam ir pilnīga jēga. Investori redz tieši tos pašus militāros draudus, ko redz ģenerāļi. Viņi liek likmes uz to, ka ASV teritorija, kas saņem milzīgu aizsardzības uzlabojumu, ir absolūti drošākā vieta uz zemes, kur droši glabāt savu bagātību globālas krīzes laikā.
Tie paši raķešu draudi, kas vērsti pret šo salu, ir iemesls, kāpēc miljardieri pārceļ savu naudu uz to. Kamēr bagātie investori audzē savus uzkrājumus, parastie cilvēki izjūt šīs militāri virzītās ekonomikas spiedienu. Militārie spēki būvē tūkstošiem mājokļu savās bāzēs, taču ienākošo karavīru skaits joprojām pārsniedz šo ietilpību un izplešas uz vietējām pilsētām. Karavīri, kas ienāk vietējā mājokļu tirgū, saņem federālo mājokļu pabalstu, kas bieži sākas ap $2500 mēnesī. Šī valdības nauda rada mākslīgu īres cenu bāzi. Tā dod militārajiem īrniekiem iespēju pārsolīt vietējās ģimenes par tieši tiem pašiem mājokļiem. Vidējā cena vienģimenes mājai 2026. gada sākumā pārsniedza $452,000. Vietējai vidusšķirai, skolotājiem, medmāsām un valsts darbiniekiem, kas uztur pilsētu darbībā, šie skaitļi vairs nesaiet kopā. Sapnis par savu mājokļu iegādi tiek upurēts, lai atbalstītu aizsardzības tirgus loģistiku. Taču tā pati vērtība, kas to aizsargā, arī padara to par mērķi. Mūsdienu karā ienaidnieks tērē miljardus, lai iznīcinātu mērķi, tikai tad, ja tā iznīcināšana sagrauj pretējās puses spēju cīnīties. Un Ķīna vērš savas raķetes tieši uz šo mazo Klusā okeāna salu. Raķete DF-27 tika izveidota, lai trāpītu šajā vietā. Aizsardzības eksperti to sauc par Guamas slepkavu. Tā var lidot 2500 jūdzes un var nest kodolgalviņas. Tā ir ātrāka, tā lido zemāk un ir grūtāk izsekojama. Tā ir izstrādāta, lai apietu tradicionālās raķešu aizsardzības sistēmas. Un tas ir paradokss. Jo bīstamāka kļūst šī sala, jo vērtīgāka tā ir. Lai tam pretotos, ASV būvē $8 miljardu vērtu raķešu aizsardzības sistēmu. Daudzslāņu vairogu, kas apvieno vairākas pārvēršanas sistēmas visā salā. Tā apvieno vairākas raķešu baterijas vienā datoru tīklā. Galvenais mērķis ir bloķēt uzbrukumu, kurā desmitiem ienaidnieka raķešu vienlaikus uzbruk no visām pusēm. Amerikas nodokļu maksātāji finansē vismodernāko raķešu vairogu, kāds jebkad uzbūvēts virs vienas salas. Un, kad privātā kapitāla uzņēmumi ienāk datu centros vai kuģniecības infrastruktūrā šeit, viņi darbojas zem aizsardzības jumta, kura izmaksas pārsniedz apkārtējo ekonomiku apjomu. Militārie spēki nodrošina salas drošību, un tieši šī drošība padara privāto kapitālu grūtāk izspiežamu, un tieši tur kļūst skaidrs, kas ir uz spēles. Sala, kas kļūst par lielvaras frontes līniju, nekad nav noticis bez izmaksām cilvēkiem, kas jau tur dzīvo. Un Guama nav izņēmums. Kamēr pasaules lielvaras un miljardieri ienāk, tie cilvēki, kuri šeit dzīvojuši visilgāk, zaudē kontroli. Vietējie čamoru cilvēki veido gandrīz 35% no vietējā iedzīvotāju skaita. Viņu vēsturiskās zemestiesības tieši konfliktē ar militārajām vajadzībām. Viņiem ir ierobežota politiskā vara. Ekonomiski viņi tiek apsteigti. Cilvēkiem ar visdziļākajām saknēm bija vismazākā kontrole pār notiekošo. Un tas viss notiek zem radaru kupoliem. Militārā paplašināšanās izposta senas vēsturiskas vietas un dabas resursus. 2011. gadā jūras spēki parakstīja vienošanos ar vietējiem saglabāšanas amatpersonām. Tas atviegloja birokrātiju un nozīmēja, ka vēsturiskās zemes bija vieglāk atbrīvot. Lai izveidotu šaušanas poligonu Maguā, strādnieku brigādes izraka un iznīcināja tūkstošiem senlaicīgu un kultūrvēsturiski nozīmīgu artefaktu. Buldoderi nolīdzināja 4000 gadus vecus mežus, lai atbrīvotu vietu radaru kupoliem. Lielākā cīņa notiek Taraguē pludmalē. Vietējā grupa, ko sauc par Pritē Litekian, cenšas apturēt militāristus no veco bumbu uzspridināšanas atklātā vidē. Viņi arī cīnās pret jaunajām šautuvēm, kas uzbūvētas virs Guamas ziemeļu ūdens nesējslāņa. Šīs pazemes ūdens rezervuārs nodrošina salu ar 80% tīra dzeramā ūdens. Ķīmiskās vielas var ātri iesūkties cauri klintīm un iznīcināt ūdens apgādi. Tā kā sala ir izolēta, ūdens nesējslāņa zaudēšana būtu katastrofāla. Militārā klātbūtne ir sadalījusi salu hierarhijā, par kuru neviens nav balsojis. Augšgalā militāri rūpnieciskais komplekss ar neierobežotu finansējumu un federālu aizsardzību. Zem tiem vietējā vidusšķira, kas izjūt inflācijas slogu, ko rada aizsardzības līgumslēdzēju algas. Un pašā apakšā tūkstošiem migrantu no Maršala salām, Mikronēzijas un Palau, kuri strādā smagos, zem apmaksātos būvniecības darbus, kas uztur visu šo mehānismu, dzīvojot zem raķešu vairoga, kas nav būvēts viņiem. 2026. gada notikumi nostiprina
stiprina savus precīzo lomu jebkurā nākotnes karā. Gaisa un raķešu aizsardzības plāns ir juridiski apstiprināts, un pirmie līgumi tiek slēgti ātri. Laiks, kad jaunie investori varēja iegādāties lēti, ir pagājis. Militāristi plāno izvietot uz salas jūras kājnieku piekrastes pulku. Vašingtona šo salu uzskata par absolūtu priekšējo līniju, nevis par rezerves bāzi. Ja Amerikas Savienotās valstis vēlas turpināt demonstrēt militāro spēku Āzijā, tā ir jāsaglabā tieši šis 30 jūdžu garais klinšu gabals. Valdība plāno nākamo 10 gadu laikā ieguldīt miljardus infrastruktūrā. Neviens nākotnes prezidents neatteiksies no šāda ieguldījuma. Sala, kuru lielākā daļa amerikāņu ignorē, ir tā, par kuru cīnās pārējā pasaule. Vašingtona uzlēja betonu un uzstādīja radarus. Pekīna ieprogrammēja savas hiperskaņas raķetes un nosūtīja savus kuģus uz Filipīnu jūru. Un pamatiedzīvotājiem tur ir jātiek galā ar sakām no milzīgas militāras šaha spēles, kas plānota 1000 jūdžu attālumā. Tas, kurš turēs šo salu nākamos 50 gadus, kontrolēs Kluso okeānu. Un tieši tāpēc Guama ir vieta, kur tiks izlemts nākamais spēku līdzsvars. Paldies, ka šodien pievienojāties man! Ceru, ka jums patika šis video, un ja vēlaties redzēt vēl šādus video, lūdzu apsveriet iespēju abonēt un ieslēgt paziņojumus. Tas tiešām ir svarīgi. Vēlreiz paldies, un tiekamies nākamreiz Mapback kanālā!